Viens no redzamākajiem šīs valdības pārstāvjiem ir veselības ministrs Hosams Abu Merī. Vēl nesen viņš nāca klajā ar revolucionāru plānu, kā samazināt zāļu cenas. Tātad lieli tirgotāji būs konkrētu pelni, kad šobrīd piedāvājumi būs fiksētu pelni uz iepakojumus vienu, vai tas maksā 10 eiro, vai 20, vai 300, vai 1000. Par to viņi, protams, protestē, viņi uzskata, ka nedaudz trēpes jābūt. Taču kā jau progresīvajā valdībā pienāks, ministra priekšlikumi ir nedaudz komunistiski, jo paredz zāļu cenas regulēt ar likumu. Un tāpat arī aptieka ir arī ielikt fiksētu pelni uz medikamentiem, bet aptieka viņam būs klāt par apkalpošanu. Abu Merī atzīst, ka problēmas ar zāļu konkurenci Latvijā ir milzīgas. 2022. gada pārskats liecina, ka mēnesis aptieku apgrozījums bija 200 miljonu eiro, Latvijas aptiekām 30 miljonu eiro un saules aptiekām 22,9 miljonu eiro. Kopā 253 miljoni, vairāk kā 60% no kopējā zāļu apgrozījuma. Šiem 3 uzņēmumiem ir saistīti īpašnieki. Mēnesis aptiekas kontrolē uzņēmuma Reform grupa, kas pārņemot rūpnīcu Olaim Farm, iegūva arī tai piedarošo Latvijas aptieku ķēdi. Par Latvijas aptieku patiesā labuma guvēju uz pilnvaras pamata kļuvis farmācijas biznesa veterāns Gunts Bilēvičs, kur ģimenei pieder saules aptieka. Vairāk kā 20 miljonus 22. gadā apgrozīja saules aptieka. Tai ar Guntu Bilēviču jau nav nekāda sakara, jo tur saimnieko viņa dēls. Vienas uzņēmuma ķēdes dominējošo stāvokli kā nenormāli novērtējusi arī konkurences padome. Tā ir uzdevusi īpašniekiem tikt vaļā no Latvijas aptieku akcijām. Nekas tāds vēl nav noticis, un, lai formāli izpildītu konkurences noteikumus, Olaim Farm par Latvijas aptieku patiesā labuma guvēju iecēla Guntu Bilēviču. Dienu vai Bilēviču kungs? Sveicināt. Andris Pulkos. Sveicināt. Es jums gribēju paprasīt tādu vienu jautājumu par tām Latvijas aptiekām. Kā jūs kļuvāt par patiesā labuma guvēju uz pilnvaras pamata? Jūs esat pienācis pie manis ar ieslēgtu mikrofonu. Tā ir kārtējā blēdība, kurš izliecieties tāds draudzīgs. Jūs vienmēr tāds... Bet es arī esmu. Tas nav nekāds noslēgums, tas atbild uz šo jautājumu, ko jūs uzdodāt. Es nevaru būt saimnieks. Saimnieks ir Olaim Farm. Es esmu cilvēks, kurš rīkojas un pieņem lēmumus, bet negūs dividendes un labumu no aptieku darbības. Sapratu. Tas ir, ja jūs ziniet, kas ir Meroni. Jā, es par viņus taisīju filmu. Redziet, šis ir otrais gadījums. Tikai es esmu Latvijas pilsonis atšķirībā no Meroni. Sapratu. Paldies, lai veicās. Ministrs Abu Merī uzskata, ka konkurences padome monopola stāvokļa izbeigšanai farmācijā darījusi pārāk maz. No iestādes, kas, piemēram, būvnieku karteļlietā ir gatava uz radikāliem risinājumiem, ministrs būtu sagaidījis aktīvāku rīcību. Konkurences padome pati bija uzdevusi reformu īpašniekiem tikt vaļā no Latvijas aptieku tīkla. Šos lēmumus ir īstenots kaut kā daļēji, ka bijušais jūs priekšgājējs Bilēvičs kļūst par patiesā labuma guvēju uz pilnvaras pamata. Vai jūs, prāt, ir pietiekami darījis, lai nodrošinātu konkurenci aptieku tirgu? Es domāju, ka nē. Un konkurences padome arī mums bija vairākas tikšanas. Un viņi arī nav apmierināti par tāda veida, teiksim, nosauksim godīgi vertikālu integrāciju uzņēmumu, jo arī ir valsti, kur, manuprāt, likumdošana neļauj. Likumīgi valsts neatļauj tādu vertikālu integrāciju uzņēmumus, jo tas, protams, tas milzīgi lobby, kas neviens nevar stāvēt pretī, un pēc tam aiziet beigas rezultāti ir monopolijā. Un to mēs arī nedaudz ir uztraukums. Brīžiem ir tāds, kur mēs ejam, izplatās, un pēc tam tu redzi, iespējams, ka brīžiem pēc kaut kādu laiku valsts nebūs spējīgā stāvēt pretī. Konkurences padome taisnojas, ka grūti esot piespiest aptiekas pārdot, jo neviens negribot pirkt. Labdien, Gaitkungs! Gribēju uzvarsīt vienu jautājumu. Kādēļ konkurences padomē tik slikti ir jācies ar farmācijas konkurences īstenošanu? Tāpēc, ka šobrīd mēnesis aptieku un Latvijas aptieku un šim tīklam vairāk kā 60%. Kādā ziņā slikti veicies? Jūs paši uzdevāt viņiem tirgu sadalīt, jā, bet viņi to īsti laikam nav izdarījuši. Vismaz tā man min veselības ministrs Abu Merī. Šobrīd termiņš ir aprīļa beigas, kad viņiem tas jāizdara. Ir dažādi iesniegumi saņemti, kas tiek vērtēti padomē šobrīd. Nevarētu teikt, ka tas iet slikti.
uzraugam procesu. Jā, bet šis process ir vairāk kā 2 gadus. Jūs ļāvāt pagarināt viņiem, pēc tam viņi iesniedz kaut kāds dokuments, jūs atkal ļāvāt viņiem pagarināt? Galējo termiņu mēs neesam ļāvuši nekad pagarināt atsevišķu procesa stadijas, kas bija noteikts ļāvām pagarināt. Šobrīd ir izpildīta stadija par to, ka ir iecelts neatkarīgs pārvaldnieks, kurš ir pierādījis mums savu neatkarību. Belēvičs, jā, tīri savu darbības neatkarību pierādījis, veicot arī struktūrālas, teritoriālas pat izmaiņas ofisa darbībā. Tā kā, šobrīd, tas termiņš ir aprīļa beigas, ir saņemt iesniegumu. Mēs padomē vērtēsim, skatīsimies, kas tur ir. Šobrīd nevar atbildēt tuvāk, tāpēc, ka tas ir vērtēšanas procesā, vēl eksperts slēdzienu par to procesu, jo pārdošanas process tomēr biznesa pārdošanas process nav tik ātrs. Jā, mēs skatāmies, Eiropas komisija arī ir šie dažādi saistošie noteikumi pie dažādām apvienošanām, un tur ir šie termiņi noteikti 1-2. Paradoxālā kārtā Mēnesis aptieku un Latvijas aptieku tīklu tirgus daļa ir izdevīga arī dažiem palikušiem konkurentiem, Maksim lielveikalu ķēžu īpašniekiem piederošajām Eiro aptiekām, Beno aptiekām un A aptiekām, jo ļauj uzturēt augstas zāļu cenas. Publiski pieejamā informācija liecina, ka 20 tabletes Latvijas ražotā paracetamolu maksā 5,47 €. Polijā tā paša paracetamolu 50 tabletes maksā 7,40 €, jeb €70. Pantoprazols Mēnesis aptiekā maksā 4,79 €, Polijā €80. Beno aptiekā Elfimest 20 mg zarnās šķīstošās tabletes maksā 5,22 €, Polijā €2,16. Konkurences padome ir ekonomikas ministra pārraudzībā. Viņš neuzskata, ka tirgus daļa ir problēma. Gribu pajautāt vienu jautājumu. Tas attiecās uz konkurences farmācijas nozarē. Jo kolēģis Kosams Abumerī teica, ka viņam nesot pārāk labas domas par to, cik daudz konkurences padome šajā jomā ir darījusi, ņemot vērā aptieku ķēžu situāciju, ka viņi tomēr vienīgi šķiet rokās. Vai jūs, protams, darbs ir bijis pietiekams? Šobrīd darbs tur notiekās. Kosam Abumerī atbildības jautājums, kur viņiem arī ir jāstrādā kopā gan ar konkurences padomu. Šobrīd tas darbs tur notiekās. Tā sīkāk komentē, kā viņiem tur iet, tas īsti nevar. Jā. Vai pats esat pārunājis ar konkurences padomas locekļiem par to, kā notiek konkurences veicināšana Latvijas zāļu tirgū? Nē, šo konkrēto jautājumu nē, bet es zinu, ka viņi arī ir iesaistīti šajā jautājumā. Konkurences padome savā gada pārskatā atklāja, ka ne tikai nav ieviesusi konkurences zāļu tirgū, bet ir to arī samazinājusi laboratorisko izmeklējumu biznesā. Tā ļāvusi Mēnesis aptieku īpašniekiem piederošajai centrālajai laboratorijai pārņemt uzņēmumu NMS laboratorijas. Padomes gada pārskatā izlasīja, ka atļāvāt arī centrālajai laboratorijai pievienot vēl vienu laboratoriju, vai laboratoriju tirgu neveidojas arī šīs nekonkurences? Šobrīd laboratoriju tirgu vērtējot to, es nepiedalījos šī lēmuma pieņemšanā pats. Tagad es mēģināšu attāstīt no tā publiski pieejamā lēmuma. Jūs paši to ierakstījāt savā pārstāvā. Tieši tā. Koncentrācija, protams, šobrīd ir tās lielākās divas ir zināmas, bet katrā slimnīcā šīs laboratorijas, kuras arī cīnās par savu vietu tirgu, tā kā tas diezgan dinamisks tirgus. Centrālās laboratorijas biznesam palīdz arī valsts. Pie Nemelo LV vērsušies zemes sarga ar neizpratni, kādēļ analīzes tie spiest nodot tieši centrālajā laboratorijā. Abumerī sola piespiest slimnīcas, valsts, kā arī pašvaldību iestādes laboratoriskos izmeklējumus īstenot ar saviem resursiem, lai privātās laboratorijas nevarētu valsts šantažēt. Es prasīšu, un es jau sāku prasīt visas slimnīcas, laboratoriju, kuri nav privātu pašvaldību vai tā, palielināt savas kapacitātes, un mēs esam gatavi vairāk bišķi virzīt, tā teikt, kvotas, jā, jo tomēr arī tas jautājums. Ja kāds no privātiem pateik rīt, stop, maksāt šito, mēs abi divi strādāsim, ja jūs nedos, tā kā vien brīdi arī bija draudē un apturēt un tā, jā. Tad arī valsts ir jābūt gatavs paņemt pretī. Nedrīkst arī būt šī būtiski jautājumi, jo laboratorija izmeklējumi un analīzes tas ir daļa no ārstēšana. Konkurences padome sola tagad rūpīgi uzraudzīt, vai Mēnesis aptieku Olēm farmu un centrālās laboratorijas īpašnieki veic patiesas darbības, lai savu nospiedošo tirgus daļu pārdot citiem.
Nu, tas ir atkarīgs arī no biznesa stāvokļa īstenībā konkrētajā vidē, vai ir kāds pircējs, var jau atņemties visu ko, bet ja nav neviens, kas pērk. Pirms 2 gadiem nopietni interesi par investīcijām Olaina farma izrādīja čehu uzņēmēji, kuriem ir aptieku bizness. Viņi ar Latvijas juristu un citu ekspertu palīdzību centās nopirkt zāļu ražotni no Valērija Līgina mantiniecēm. Pēc bijušā finanšu policijas darbinieka ar Olaina farmu saistītā uzņēmuma valdes locekļa Jāņa Kiržulata iesniegumu policija pret čehu investoriem sāka kriminālu procesu un tos aizturēja Rīgas lidostā. Valdes loceklis uzrakstīja kaut kādu iesniegumu, pret ko tiek ierosināts kaut kāds krimināla process. Es tiešām tur visus šos procesus nevaru komentēt. Jā, tātad tur ir manā galvā stāv, ka vismaz 4 krimināla procesi saistībā ar Olaina farmu dažādām lietām, gan ar pašu uzņēmumu, ko es minēju, gan arī ar akcionāru sastarpējiem jautājumiem, cik, teiksim, kā šo kriminālu procesu izmeklēšana veicās. Kad mēs bijām uzņēmumā, diemžēl secināja, ka, kā teikt, neiet viegli mūsu, teiksim, policijai un likuma sargiem ar šo sarežģīto lietu izmeklēšanu. Tur es tā varu tikai novēlēt veiksmi un audzēt kompetenci. Advokāts Spīguls ir nācis no reformu grupas, jums par runāt par šiem jautājumiem? Nu, viņš ir reformu grupas pārstāvs. Vienkārši Twitterī bija ļoti neglēmojošs ieraksts, kad viņš konkurences padomes durvis vinot ar kāju. Esat līdzīgs ar situāciju. Grūti, ar kāju durvis arī viņas pietur. Tur loģiski. Kaut jāspiež, un tad ir kaut kā jātiek iekšā, bet viņš kaut nezina noteikti. Super, nesakiet viņam. Jā, es neteikšu viņam, jo kāds mums arī dinamisks, viņš mainās. Ļoti pareizi. Lai netiek tie, kas uzzina tos kodus, tā kā tā ir. Kaitums, paldies. Paldies, esat labi.